Šī gada septembrī darbu Daugavpils zobārstniecības poliklinikā uzsāka 2 jaunie speciālisti, kas izglītību ieguvuši pateicoties pašvaldības programmai Jauno mediķu atbalstam. Tas vien dažu mēnešu laikā ļāva samazināt rindas, nodrošinot pakalpojumu pieejamību mazākajiem pacientiem, kuriem iepriekš ārstēšana reizēm bija jāgaida gadiem ilgi. Risinot bērnu zobārstu trūkuma problēmu, 2019. gadā uzsākta pašvaldības atbalsta programma, kuras dalībniekiem topošiem zobārstniecības specialistiem tiek sekta studiju maksa. Savukārt viņi apņemas pēc studiju veiksmīgas pabeigšanas nostrādāt Daugavpils zobārstniecības poliklinikā vismaz 10 gadus, nemazāk kā pusi darba laika veltot mazo pacientu ārstēšanai. Kopumā šo gadu laikā pašvaldības stipendija piešķirta 12 topošiem zobārstiem un pirmo absolventu pieredze liecina. Programma veiksmīgi darbojas un ilgtermiņā gan palīdzēs novērst ārstu trūkumu, gan veicinās Daugavpils zobārstniecības poliklīnikas speciālistu profesionālo izaugsmi. Bērni, izmācoties, atgriežas mūsu pilsētā atpakaļ, atgriežas mūsu mājās, savās mājās un turpmāk darbosies mūsu pilsētā. Jaunieši, ierodoties zobārstniecības poliklīnikā, apmāca arī vecākus kolēģus, pieredzējošākos kolēģus, ievieš jaunas metodes, ievieš jaunas tehnoloģijas un ikdienā mēs ar viņiem komunicējam, kā uzlabot gan darba apstākļus, gan tehnisko nodrošinājumu, gan komunikāciju ar bērniem, ar viņu vecākiem. Un šobrīd pašvaldība realizē vienreizēju programmu, kad pēc būtības tuvāko 3, 5, 7 gadu garumā mēs atjaunosim pilnībā mūsu jaudu kapacitāti, lai zobārstniecība mūsu pilsētā, tīpaši attiecībā uz maziem bērniem, būtu efektīva un pieejama. Es domāju, ka Daugavpils pašvaldība tiešām daudzus gadus atpakaļ ir pieņēmusi pareizu lēmumu par to, ka speciālisti ir jāsagatavo pašiem. Jau pēc pirmajām aplēsēm pa šiem pāris mēnešiem, kopš 2 jaunās zobārstes pie mums strādā, rinda ir samazinājusies pa 200 cilvēkiem, un tas ir būtiski, ka šī programma bez šaubām turpinās, un jau 2025. gadā vasarā uzsāks darbu 4 vai 5 jaunie speciālisti klāt pie šiem 2, un jūs saprotiet, ka ja darbu uzsāks 7 jaunie zobārsti, tas bez šaubām gan mazinās rindas, gan arī ļaus mūsu zobārstniecības poliklīnikai arī turpināt jauno metožu ieviešanu, jauno materiālu izmantošanu. Jaunas speciālistes norāda, ka šādam pašvaldības atbalstam ir patiešām būtiska loma, jo studiju maksa ir samērā liela, un programma dot iespēju iegūt izglītību arī tiem, kuriem ir liela vēlme un interese par profesiju, bet nav finansiālas rocības. Arī perspektīva atgriezties dzimtajā pilsētā priecē un iedvesmo strādāt ar pilnu atdevi un attīstīties profesionāli. Tie nosacījumi bija tādi, ka mums vajag nokārtot visus kolokvijus, eksāmenus, ienākt jaunajā semestrī. Jā. Protams, es nepateikšu, ka tas bija viegli, jā, bet vajag strādāt visu laiku, attīstīties, mācīties, un tad būs rezultāts. Tagad mēs kopā ar kolēģi strādājam gan bērnu zobārstniecībā, kā arī ar pieaugušiem, bet arī mēs gribam virzieties citas nodaļas. Es labprāt pastrādātu par ķirurgu, kā arī mana kolēģe grib attīstīt savas prasmes un zināšanas endodontijā. Tas ir ļoti laba iespēja, kad cilvēks pats nevar samaksāt par mācībām, un pabeidzot viņam ir darbs. Man patīk strādāt ar bērniem. Man nav tā, ka es baidos no trokšņa, ka viņi kliedz vai vēl kaut kas. Es kaut kā atradu ar viņiem to kompromisu, kaut kā sarunājot. Es arī pasūtīju tādus uzlimītes ar zobiem. Un pēc labošanas vai ekstrakcijas, zobu raušanas es iedevu viņam mazu dāvaniņu. Man patīk Daugavpils, es mīlu Daugavpili, tāpēc es gribu arī te strādāt. Kopumā laika posmā no 2020. līdz 2029. gadam jauno zobārstu piesaistē Daugavpils pašvaldības budžetā paredzēti teju 500 000 eiro. Paralēli tam tiek turpināta arī citu medicīnas nozares speciālistu atbalsta programma un šogad aizsāktā stipendiju programma topošajiem eksakto zinātņu pedagogiem. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.